Čau, te es Sīko salvē. Man atnākus kārtē paciņa no Ķīnas pastu. Nāca vairāk nekā gandrīz kā 2 mēneši. Iekšā ir cepura. It kā vajadzētu būt, bet pēc iepakojuma skatoties neizskatās, ka tur kaut kas tāds vispār būtu. Bet vairām skatāmies. Iepakots tiešām drausmīgi ir. Nezinu, kā vispār. Nezinu, tā ir vainīgs Latvijas pasts vai arī Ķīnas pasts, ka šī tik saspiesta. Bet, tas nav pieļaujami. Vismaz man, šāda cepura. Saspiest, kā es nezinu, kas. Pasās, kāda viņa izskatās, Kā jūs domājat, tas ir normāli? Es domāju, ka tas nav vispār normāli. Viss salots, Jā, iepakots tiešām bija drausmīgi. Pasūtīja par nepilniem 3 eiro. Vai 4. Made in China. Made in China. Jā. Kas tā pa kaku ir? Šito sūdzēšos, man vienalga, ko viņi saka. Man pilnībā vienalga, bet es sūdzēšos. Jo, tas nav pieļaujami šitādi preces atsūtīt klientam. Atsauksme nebūs tā spīdošā. Man vienalga, ko viņi domā. Lai viņi sūta atpakaļ man naudu, un arī jaunu cepuri. Ja šī būtu man domāt, es vēl ko neteju, bet kā nekā man pasūtīja pazīstams. Jā. Šādu uzrakstu vispār. Brickstone Trademark Subway, vai kā viņi tur pareizi, nezinu, man vienalga, bet jā. Labi, paldies, ka skaties, spied like, abonē, komentē, un, protams, padalies ar šo video. Un tā jau līdz nākajām izpakošanas video. Čau!